Sveicināti šajā pirmdienā, un mēs turpinām debašu ciklu Satiec savu deputātu, ko organizē Eiropas parlamenta birojas Latvijā. Un šodien mēs diskusijā tiekamies ar Eiropas parlamentā deputātu Mārtiņu Staļu. Šķiet, ka vēl informācijas par to, kas sekos un kas mums nāks priekšā tuvākajos mēnešos, vēl nav pietiekami daudz Latvijā. Un tā gan, man liekas, mana misija, kā Eiropas parlamenta deputātam to braukt šeit un skaidrot, un es esmu priecīgs, ka šeit bija industrijas pārstāvi, kuriem patiesībā jau šodien jāsāk gatavoties gan šī fāzes, gan SAFE programmai, gan jebkurai citai programmai, kas varētu būt, jo tie, kas pirmie brauks, tie, es domāju, būs arī pirmie lielākie ieguvēji. Latvijai visticamāk būs kaut kāda limitēta daļa no šī pieejamā finansējuma apjoma, bet es esmu droši, ka ne visas valsts to izmantos. Ja mēs nāksim lielākām ambīcijām, es domāju, ka mums būs arī vēl lielākas iespējas. Baltijas valstis aizsardzības jautājumos ir čempionis. Mēs esam paraugs, mēs esam veiksmes stāsts, par ko daudz stāsta Eiropā. Tad mums šis čempionu tituls tagad ir jānotur. Es mēģinu saprast patiešām tādu nomērīt, cik daudz no tā, kas ir mana ikdiena, kas man strādājot ar šiem likumdošanas darbiem, šķiet pilnīgi skaidrs, cik no tā saprast šeit. Ja gadījumā atbilde ir tāda, ka ne visu saprot, tas nozīmē, ka mūsu darbdošana šeit vairāk nāk un skaidrot. Man jau ir ideja par dažiem video, kurus vajadzēs visā laikā nofilmēt.